O, torpēda, šitā jau ir torpēda, klausies. Ir! Metrs! Kamēr Lauskis strādā nebēdā, Kaspars un Edgars dodās ezerā. Čau visiem no Auziņa ezera. Bet burkāniņš ir nostrādājis, perfekti nostrādājis burkāniņš. Eģa, es esmu noķēris. Neticēs, es esmu noķēris zivi Auziņa ezerā. Pirmajās 10 minūtēs. Un ko saimnieks teica? Saimnieks muldu vienkārši kā pa ķešu. Viņš vienkārši muldu kā pa ķešu. Nu, tu skaties, burvīgi. Kā esot pašas garšīgākās. Bet mums būs vēl kāda garšīgāka, tāpēc viņu mēs noteikti tikpat skaisti arī atlaižam vaļā, lai viņa peld tālāk. Peldējām pāri, tūlītās būs svecē. Tuņš, maziņa, bet paņēm, bet klausieties uz ko. Es domāju, teikt, neteikt, ko uzliku virsū zanderbaits zaļais. Klausies, šodien zanderbaits arī izšāva. Nekas, tā bija maziņa, bet tā bija tomēr zivs. Saproti? Un kāds ir uzdevums? Un tā ir tev pret sauli. Manā kamerā vismaz neviens neredz. Labi, ka tev ir savu kameru. Jā, tā kā zanderbaits vēl joprojām nopērkam Sansa veikalā un zaļais mazais 4 colas strādā. Super! Jo mēs peldam tagad pāri 4 metriem. Es domāju, tas woblerīts, kas iet 1,5 metru, viņam tomēr gribēsies bišķiņu augstāk būt. Tā kā viņš būs augstāk, nezinu, vai no tās apakšas tur tās zivs skries baigi pakaļ. Tagad te ir rekur 4 colas zanderbaits ar 10 gramīgu džigalviņu kopā saslēdzās. Starp citu, šeit ezerā ir zanderti. Neviens jau netic, ka viņus te var noķert, bet es saku, ka, ja tu neķer viņu, tad tu viņu arī nevar noķert. Varbūt tās es būšu tas, kurš viņu noķers. Ir tikai jāstrādā. Esam atbraukuši uz ezeru galu. Tā, tikko Kaspars izglāba man čanku, un viņš saka, izglāba man čanku ar visu pavadiņu. Jāņa pavadiņu, to es saku, reku ir čanks ir Jāņa, J-Fishing ir Jānis ražotājs, un Kaspars te bija vienā video ielicis iekšā, ka viņam draugs Jānis neredz tais pavadiņas titānu. Es arī iepriekš izmantoju tikai titānu, bet saskāros ar to, ka es pa lielam nezinu, kādas viņu. Ko tu, Kaspar, izmanto? Es? Arī, Jāņa titānu pavadu. Es izmantoju Jāņa titānu pavadus tagad. Man liekas, man 18 LB ir. Es teicu uzliku 25, bet tikai tāpēc, ka es 18 paņēmu ar tavu to mīļo karabīnīti, un man nepatīk riktīgi, es viņus varu atdot. Ja? Es to varu nomainīt. Man ir ar to saspiežamo arī. 18, jā. Tad mēs varam savienot 1-1, jo tā šeit tāda smuka līdakzāla apakšā bija, tāpēc izgrabināsim ārā ar džerkiem. Kā saka, 2 džeki, 2 džerki. Man būs tāds Strike Pro. Tev bija čankīs, laikam. Man čankīs, jā. Šitā te ar pārdomāšanu ar pauzītēm. Daži saka līdz 10 sekundēm pat. Man ir grūti tik ilgi izturēt, Kasparam tik ilgi izturēt, bet, kā saka, jo lielāka pauze, jo lielāks meistars. Ieraugot šo karogu krāsās, gandrīz karogu krāsās māneklīti, iedomājos vienu lietu, ja. Svētku laikā klausījāmies radio, it kā forši patriotiskas dziesmas skan, bet vienu brīdi iedomājos, viss tāds par smuko jūru, par smuko dabu, par tautu meitām, bet tā brīvība mums ir izcīnīta, izkarota un nav tādas cīnītāja dziesmas. Ja? Tā kā kaut kā dīvaini. Lietuviešiem ir vairāk tādas par cīņām, kaujām, ja? Ka mēs pie tā brīvību tomēr esam tikuši tādā diezgan smagā ceļā strādājot, cīnoties. Un šobrīd, liekas, mēs esam aizmirsuši tādu ļoti, ļoti mierīgi tādu bāleliņu. Ja? Man liekas, tas arī mūsu tādā biznesā un ikdienā ietekmē to, ka mēs par to maz dziedam. Ja? Ar Kasparu mēs arī paskaitam tautas dziesmas lēvā, bet ūdeliņa tādaliņa, ja? Bet jā, vairāk prasītos, ka mēs tādu mazliet agresīvāk ikdienā, ja mēs to brīvību izcīnījām, un mums, tu var teikt, katra diena ir jāizcīna no jauna, ja, lai mēs te dzīvot šajā skaistajā zemē. Prasās vairāk kaut ko. Skyforge ir vilks, kaut ko tādu mazliet, kur parāda mūsu spēku. Ja. Tādus vismaz man pārdomas ieraugot šito mānekli un atceroties Latvijas Radio 1 un 2, kas tur skan. Tā kā Ziedonis laikam teica, ja, vai jūs esat uzvarējuši, ka jūs vairāk nedziedat
kā tās uzbrukuma dziesmas, jā, kur ir jūsu uzbrukuma dziesmas, tā teica Ziedonis. Jā, kur ir jūsu uzbrukuma dziesmas? Vai jūs jau esat uzvarējuši, ka dziedat tikai no rītiem? Vai uzvarēt, ka nedziedat nemaz? Kas par tevi ir uzbrukuma dziesma? Man uzbrukuma dziesma, man ir tikai klusās pārdomas šobrīd, diemžēl. Kaut kāda tautas dziesma, kas varētu pievilināt to zīvi. Pieburt. Latviešiem bija tāda buruma vārda. Es esmu mēģinājis, bet kaut kā nesaiet kopā. Es paklausīšos, kā tu vienu uzbrukuma dziesmu nodziedāsi. Aiziet, bet to es nefilmēšu, tā ir katram savu. Labi. Es nedalīšu. Ir! Metrs! Ja tas ir, nav. Pirmajā metienā. Aizšāva garām. Tavs švanžungers, pasties, ko izdarīja ar viņu. Riktīgi izlidoja ārā no tās mazās maliņas, tikai es uzmetu līdz pašai galam un... Kā viņš piesit bija, tā kā... Kur ir caurumi, re? Jā. Riktīgi, nošāva gara. Bet tu teici, ka ir? Nav, ir. Nav, es zālēs ievilku uzreiz iekšā. Labi, metu vēlreiz. Pirmais metiens ir Švardzonka. Ko, emocijas? Jā. Tā tās laimīgs cilvēks. Un šitā patās precīzi trāpīja, domāju, ir jābūt, un točna izšāva no sāna. Šī tāds neveiksmīgs krasts viens, es saku, zivs tur nav, bet nevar pabraukt garām. Kaspars saka, jāpiestā, jāpamētā. Mēs viņam neticam, tomēr tikamēr pastāstīšu par somu, baigi labais pirkums man ir. Šeit tāds iedalījums, šeit reāli ieiet 4 kastes, iekšā šitās visas 4 kastes es tur salieku. Katrā plus mīnus 10 mānekļu pusē, tātad 20 x 4, 80 māneklīs smuk šeit saliek. Protams, vai man tas šodien palīdz? Nē, bet tiešām labs pirkums. Nereklamē, neko man neviens nav devis nekad un arī nedos man. Ja te mazā kabatiņa lielā sānos ir 2 kabatiņas, te ir 3 maisi priekš līdakām, tur ir pavadiņas un tādas lietas. Tā kā, ja kādam vajag, tad somu un kaut ko skatās tādu, tad šitādas tiešām var rekomendēt. Kur viņš to metru noķēra. Un tieši tāpatās mēs peldam, un tur tas apkārt, tāda, zāļu sala, var teikt. Un tagad ir divi tādi robiņi. No sākuma iemetu iekšā pirmajā robiņā, un pēc tam, kā es tā skatos, varētu otrajā robiņā iemest. Un viņš tā tunkš, un viņam iekrīt pirmajam. Kā iekrīt? Bangš, metras galā. Un tāpēc man katrs šitais robiņš, kur mēs tagad braucam ar tevi Eģu, un tu saki, braucam tālāk, man viņš katrs ir tā kā potenciāli, ka tur varētu būt zivs, un tāpēc es gribu viņā piestāt. Es zinu, ka es tērēju laiku, un varbūt tas ir pilnīgi neliederīgi, bet saproti, tad, kad tu kaut ko dari ar ticību, tam ir ļoti liels spēks. Bez ticības jau nebraukt copē, ne? Vispār, tur bez ticības vispār nav iespējams pacopēt. Arī mānekli to, ko tu tagad šitais, es redzēju, ka uz viņa paņēma. Es tev viņu dāvinu. Jā? Viņš ir sakosts, man vēl viens tāds ir jau pakā, bija 2. Redzi, kā. Kamēr tu neizilgi zivu, tev viņš jāmet ir. Šodien ar viņu, tad, kad es viņu noķeršu, tad es viņu atdošu atpakaļ. Šodien es noķeršu, tur aizbrauksim, tur es priekšu, es to noķeršu un tad atdošu atpakaļ. Turpat ir tālāk Vitrubas gals, uz kuru mēs netiekam. Saulīt jau saka, tā. Tā kā kaut kādā Amazonē mangrovs auguši. Šitāds ir tās lēpēm saknes, tēt sapūšas, sanestas. Upes galā. Tiešām aligators vēl ielaist un varētu baudīt dzīvi. Skatos, ka tu atbildi komentētājiem. Es atbildu, jā. Arī YouTube aktīvi. Arī aktīvi Cik YouTube. Daudz laiku velti? Ko? Daudz laiku velti? Es nezinu, cik daudz laiku. Man jau mājās saka, ka es ļoti daudz laiku. Ja vajag uz visiem komentāriem atbildēt, kas ir Facebookā, TikTokā, YouTube'ā pēc video publicēšanas, tur bišķiņ pasanāk, paskrulē. Tur sanāk. Jā, bet šitas te bija tas jautājums man.
tu nepareizi turi kātu rokās. Es sākumā domāju, ko es nepareizi daru. Vienīgais ērtais veids, kā viņu turēt, tas ir šādā veidā. Beigās es ar Jāni neratu, ka bijām Engurē, viņš saka, izskatās, ka tu nepareizi turi. Tu vienkārši, tā kā mietu, kā pagali turi rokās. Jo Jānis tur šādi viņu, tā kā baitkāsteri. Bet te nav cita opcija. Un teģi paņems rokās, to arī sapratīs. Vai kā man ir? A tev? Tā, tūlītās. Nu, tev var vēl šitā turēt. Bet arī. Nu, es ar tā arī turu, jā. Arī šitā, vai ne? Jā. Nu, tikai tev tā spolīte ir krietni mazāka un krietni kompaktāka. Un tad viņi arī izskatās drusciņi savādāk. Un tev ir mīkstāks kāds. Tu vari viņu augstāk uzcelt, to mānekli. Es nevaru tik augstu viņu uzcelt. Es vienkārši nevaru iešūpot viņu pie metiena. Man ir tāds, ka viņš nešauj. Tas ir vienkārši atkarīgs no kāta. Tātad visi tas izskats un tās visas gudrās pamācības ir tikai un vienīgi no tā, kā tas izskatās. Bet kā ir reāli dzīvē, tev vajag paņemt pašam rokās to. Nu jā, tev mīkstāks kāds ir. Tur arī galā mans līcis tā saucamais, jo vasarā tur sauguši lēpes un neviens vismaz vietējais, cik es redzējis, nebrauc iekšā. Bet es ar kādiem spintēliem, spinnerbaitiem tur arī atkal mēģinu un vienmēr tur kaut kas mazs ir. Tā te vēl tāds lēpju paliekas redzam. Vasarā te viens vienīgs lauks ir. Te vispār tāds drūms, kāds ir metam. Vai tu uz ledus uzmet, ja? Jā, tā sanāca. Tu pirmo blitkošanu šogad, kas par? Tik noblitkoja, jā. Tas tāds. Eģi! Edzīši līdzi. Eģi! Bet bija! Eģu! Vienmēr te. Bet bija! Klausies! Nu tu gan esi šitais, zini. Neko sev. Bet tu parādīji taču, nu. Kurš te bikses nesam, kurš te ir ezera saimnieks? Visi izbraukājām, mēs teicu, edzīši līdzi. Vai ne? Vajadzēja. Nu takš tu jūti un zini. Tas bija mērs? Mērs? Tas bija mērs, tas bija 56, 58. 60 nebija, bet 56, 58 bija. Nu ko, varbūt tas tur otrā pusītē vēl viena būs ko. Tu motivēji? Es tev teicu, laikam skaitījām 6 reizes šogad bijis un laikam visas reizes te ir vismaz šitāds. Jā. Aizgāja vienreiz šitāds. Nu ko, nu labi, nu. Tev šodien pirmā cope? Pirmā cope, jā. Tā parādīšu to mānekli, uz ko man paņēma. Pirmā, pēdējā un vienīgā. Tad ir tāds pro, viņš tā smuklēnām izspēlē. Ātrāk uzvalkot, viņš aiziet līdz pusmetru dziļumam, bet nu pauzītē viņš smuki apstājās. Tā viņa arī reklamē pasīvai zivī, jo viņš smuki pauzītē stāv, šitās te divdaļīgs ar lielu aci. Nu, tā kā tāda slima kaut kāda sardīna. Tā visu vasaru viņš bija kastē nostāvējis, nu, pasīvās zivs, īstais laiks. Es galvenais saku, posties, rekur ņem. Un viņš 3 reizes šauju un nevar paņemt. Un tagad paņēma. Eģi, šitas tavs līcis ir vienkārši ko vērts. Visu dienu nobraukājām, izrādās vajadzējuši šeit braukt. Mums te laiva ir, es no rīta, kad iztramdījām, aizbraucām projām, teicām, ka atgriezīsimies atpakaļ. Bet nu šits cik ir tur smuks 3, ne? Eģu. Pēdējā pusstundā jau augstums jāgaida. Nu? Un tu jau... Eģiņa līcī. Eģiņa līcī. Eģiņa, tu jau pavisam tā kā jau, man liekas, vienā brīdī bija sašķits. Nē, es priecājos par tevīm, kur tad? Nu tā maliņa, tur, kur mēs nopeldējām, bezcerīgā maliņa, ko tu teici, viņa tiešām bija laikam bezcerīga, vai ne? Tev visu laiku pa galvu bija. Eģiņa līdz. Pusties, kā viņa ielobīja. Nav nekāda pasīvā, es visu vilnīti redzēju, kā viņa taisīja. Un uz tavu reņģi, vai ne? Jā. Ui, divdaļīgā ar lielu aci. Nu, vismaz nobučo pirms laišanas vaļā. Kas tad tu tur pa veci esi, kurš zivi nevar nobučot? Tas jau gandrīz kā franču bija, kā tu man teici. Bet tā iepriekšējā bija lielāka. Jā, bija lielāka. Bet klausies, bet mums vēl laiciņš ir. Cik mums ir 30 metri? Vēl 30 metri jāpalikuši? 3 metri. Eģu,
Eģiņa līdz. Eģiņa līdz. Torpēda, šitā jau ir torpēda, klausies. Ej, tu no... Saivelk, bro. Eģu, nu tu gan esi monstrs tā, piedod? Jau sievā, kotlets būs vai nebūs? Eģiņ, pirmā tāva šīs dienas lielā. Ko no paša sākuma teica muzei. Tās ir maksimums 2 minūtes no iepriekšējās. Nākamais metiens. Vai ne? Jā. Parāda to lociņu, kurā iemet. Tu gribi viņu atdot? Nē. Reku, tas maziņais tāds šitik liels viņš tur ir. Es pilnīgi redzēju, kā iekrit iekšā pavilka gabali bonkš virsū. Tie mazie gaņģīši krasta zonā, tas ir kaut kas neticams. Nu šī ir 60, es teiktu 4, te var nemērīt. Vienkārši uz aci var redzēt 64, 66, kaut kas tāds. Ļoti skaista līdaka. Tā kā man šodien ir 3 atkritumu maisi līdzi 200 litrīgie priekš zivīm, tad šī būs pirmā auziņa līdaka, ko es šogad paņemu. Es tev saku uzreiz 64, 66. Nu, Tici uz vārdu. Nu, gribi teikt 68? Nē, bet tad esmu. Nu, šitā ir esmu. Šito jau būtu jāsvar, nevis jāmēra. Paldies, līdaciņ. Dosies uz purciem. Ko ne? Reiz gadā, vai? Vakars pie tam tāds mierīgs, bezvējš, augsts. Lītos, kad, kas tev vairs, bet reiz, kad 10-15 minūtes un nepamaina pilnīgi visu to dienu citādāk. Pilnīgi ar citām domām brauksim mājās. Saulīte ir aizgājusi galīgi gandrīz aiz krūmiem, kokiem. Viss palicis ir sarkans, riņķi sals ciet. Viss ir, var sakot, slikti, baigi skaistais pēdējais krokodils ir. Šis ir zanderbaitiņš. Nu ko, es jums saku, šī bija viena lieliska cope. Man šī diena pagāja. Zini, ir dienas, kad paiet tā kā 5 minūtes, un ir dienas, kuras paiet tev kā vesela mūžība, un liekas, ka kaut ātrāk viņa beigtos. Tad šī diena ir tā, kura nebija tā mūžība. Šī bija tās 2 minūtes. Tik interesanti bija. Nu, ko lai saka, Eģiņš beigās tomēr parādīja savu Eģiņa līci, vai ne? Vajadzēja dienu nopeldēt visu ezeru, lai atgrieztos uz šejieni un ar patīkamu tādu tā kā putukrējumu, tādu garšīgu ēdienu apēst. Viss, čau, tiekamies citā vietā, citā laikā un sakojam līdz Eģiņam. Eģiņ, tev ir kaut kas sakāms? Edgars dabā, Edgars līcis. Galvenais ir nebaidīties, doties uz jauniem ezeriem. Precīzi. Čau.